Čau visiem! Mēs šodien izmēģināsim dažādas amerikāņu snacks, ko principā lielāko daļu vai nevienu nevar dabūt Latvijā. Un mēs paši, manuprāt, lielu daļu... Es neesmu lielā, 90% neesmu kādus. Jā, mēs paši lielu daļu neesam no šiem mēģinājuši. Tā kā gan mums būs interesanti, gan cerams arī jums. Tā kā aiziet, ar ko sākam. No šitiem lielāko paktu. Chester's Fries. Flaming Hot Corn and Potato Snack. Es pats viņus nekad neesmu mēģinājis, bet zinu, ka viņi ir ļoti populārs. Tad maniem komandas biedriem visi uz viņiem sneko visu laiku, jā. Izcels vienkārši drausmīgā krāsā, paskatieties vienkārši fuj. Smažo pēc tam čipšiem, ko mēs ēdām ar to ģimeni brīvdieniņās Flintā. Jā. Tāds asu viņš ir bijuši. Bet, nu, lai būtu Flaming Hot, tur ir tālu. Nē, man liekas, pēc tam bijuši karstu sākumā jāliek bijuši. Tā ne? Krāsu tās atbaidoši, nekad mūžā neņem tādas vienkārši tāpat. Veselīgākais, ko jūs vispār varat ēst? Nu, lai kaut ko uzdzirt, tāpēc mēs paņēģināsim šito. Tas ir Mountain Dew amerikāņu limonāde. Parastais Mountain Dew ir tā kā kaut kas līdzīgs Sprite'am, bet šis ir Pitch Black edition. Tas ir pats vienkārši pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Kaut kas ar garšiņu. Viņš izstāsta nevis Pitch Black, bet pilnībā lilā. Izstāsta, ka kaut kas vīnogu garšu. Gan jau. Jā, vīnogs. Jā? Jā. Pilnīgs vīnogs. Vienkārši gāzēt vīnogu sulu, bet tādā ķīmiskā garšā nedaudz. Nē, man ļoti garšo. Tev viss vīnogu garšo un tev garšo viss ķīmiskais. Viņš ļoti garšīgs, jā. Nu, pilnīgs cukurs, bet, nu, garšīgi. Varbūt jūs no filmā esat redzējuši ļoti populārs amerikāņu snacks. Visi cilvēki, kas atbrauc uz Ameriku, pārsvarā tā kā meklē šo snacku un grib viņu atrast veikalos un pamēģināt. Tas ir Twinkie. Tas nav gan oriģinālais iepakojums. Nu, tas ir oriģinālais iepakojums, bet... Lielākā kaste mums ir izmest ārā jau, mums paliek viens pāri. Jo mēs jau kādu laiku atpakaļ viņus bijām apruči. Bet es katrā ziņā pirmo reizi dzirdēju par viņiem šeit tieši šovasar. Es nekad mūžā nebiju dzirdējis, kas ir Twinkies, man pat nav interesējis. Garos tev aizsēdz sēdē. Un šis gan nebūs first impression, tāpēc, ka es jau viņu esmu pagaršojis, bet ir... Kaut kas super ķīmisks. Kādu mēnešu viņu vienu apēdi, ja? Kaut kas nereāli cukurots. Nu, it kā maizīta ar putu krējumu iekšā. Bet... Viņš ir tik salds. Viņš tā smird. Es neko saldāk dzīvē neesmu ēdis. Šo nevar iest. Vienkārši švāmē ar mākslīgu putu krējumu. Vajag kaut ko sākt pēc tā Twinkie. Chesters nāks palīgā. Bē. Pretīgi. Vienkārši pretīgi. Nu, es tā teiktu, ka tas ir nevis bunča crunch, bet buča crunch. Ne? Jā. Labāk izklausītas. Tas kaut kas tāds, ko es neesmu ēdis. Jā, es nezinu, es pēc šitās bildītes spriežu, ka varētu būt, kad ir Candy Kingā Latvijā kaut kas ir līdzīgs, bet es nezinu īsti. Tādi graudiņi. Zini, ko tas man atgādīja tādi... Tā kā popcorn gabaliņi šokolādā? Jā. Garšo arī tā? Nā, bet tie nav popcorn. Tie ir tie tā kā Rice Krispies. Tā kā brokastu pārsas šokolādē. Jā. Apmēram tā, ļoti maz tā gabaliņa. Bet vispār, un garšo. Un šāds. Un tādi maziņi snekiņi. Nākamais ir... Amerikā ļoti populārs ir viss ar zemesveiks sviestu, un šis ir viens no populārākajiem batoņiem – Butterfinger. Viņš tiešām tik populārs? Populārāks par Reese's? Nē, Reese's noteikti ir populārāks par šo, bet
Reese's vispār ir numur 1, un Reese's arī Latvijā dabūt, tikai Nu, viņš ir tad super viņš pārcenots. super pārcenots, jā. Jā. Crunchy. Viņš kraukšķīgs un garšo pēc zepšreiks iest. Bet smiltīgi. Kaut kāda peanut butter halva un... Es nepatīk, viņš ir smiltīgi garšo. Milk delights. Šos tu esi ēdis? Gan jau, ka nē. Es vispār esmu ēdis šos, Jā? un es mēģinu izdomāt, ko tas Viņš ir. žalipuši kopā, vai? Sajukuši prātā. Jā. Nu, viņi nav gan tā kopā, bet jā, kāda maziņa atkal. Kas tur tāds? Ko tu tofifī iekšā ir? Staipīgā karamela iekšā. Nav slikti. Tiešām nav tāds, Jā, tā jau beig arī saldi. nav tāds pretīgs salds, jā. Kā pārsvarā visu amerikāņu saldumu. Tas diezgan baudāms. Jā. Reese's. Jo, ja jūs Latvijā esat mēģinājuši Reese's, tad jūs zināt, Jā. ka tas ir kaut kas ļoti labs. Bet svaigi ir Reese's. Nu jā. Ja nav svaigi. Jo man Gustav viņš vienmēr Valentīna dienā pērk viņam Reese's sirsnīgs. Un tas skaidrs, ko viņi taisa tieši priekš. Uz to, nu jā, uz to laiku, jo pēc tam viņi nav. Jā. Un tad viņas viss ir tik tādas svaigas. Jā. Un tā garšo. Reese's mini cups. Šis ir tāds snaku mikslis. Dievīgi. Ja jūs varat redzēt, tur ir Reese's cups, Tie ir pretzels? tur ir rieksteņi, preceļi Jā, šis mini pretzel? Jā. Es dievinu mini pretzel. un tādi tā kā M&M. Šis ir ļoti labs. Viņi varētu apēst visu. Stay tuned for the next episode on Gustavs and Baiba eating American snacks. Esiet saudzīgi par sevi. Ēdat veselīgi. Jā, ēdat česterīšus. Milkdadus, Milkdadiņas un butterfingers un it īpaši Twinkies. Jā, it īpaši Twinkies. Čau!